Nu, čau visiem! Tā, Eagle Eye man ir uz laivas uzlikts tagad pārbaudīt, kā viņš strādā, kādas tās funkcijas, pamatlietas, kas mūs interesē. Nu, te uz ekrāna, protams, viss uzreiz redzams. Mums ir kartes sonārs, downskans un laivas sonārs. Šeit pārējais jau var sadalīt dažādos logos, salikt, te arī var pievienot savus logus, customizing uztaisīt. Bet mūs interesē, nu, protams, viena no galvenajām ir karte. Tas arī īstenībā ir svarīgi ziemas copē, jo sonārs jāsaprot, ka šitas komplekts ir domāts tieši ziemas copē. Viņam ir, nu, salīdzinoši mazāk funkciju nekā, teiksim, nu, normāliem vasaras aparātiem, bet viņam ir, nu, svarīgas lietas, kas tieši ziemā var ļoti noderēt. Nu, sāksim mēs ar karti. Es ieliku SIMAP karti, par cik viņa man te varbūt nav. Šausmīgi ļoti sazīmēta, bet, nu, paskatīsimies. Tā, ieejam kartēs. Tā, nu, mēs te tagad stāvam, es te bišķīt padīdījos, kamēr saliku iestatījumus, lai nebūtu jākavē tas laiks. Sanāks stundu garš viģiks, nu, kur jēgas nekādas, jo iestatījums jau visi tur tā puslīdz saprot. Ja nesaprot, nu, YouTube var palīdzēt. Tā, nu, ar kartēm ir tā, pazūmēsim nost. Jā, nu, te viss darbojās, karti rāda. Nu, dziļuma karta, protams, arī viņa gan nav sazīmēta. Jāsaprot ir, ka, nu, nav sāēnota, tā ir pareizi. Viņa ir kā no rūpnīcas, bet, nu, to visu var izdarīt. Tā kā, nu, pa kartēm ir ok. Tā, punktus mēs liekam šeit. Kā parasti mēs varam tur nomainīt, piemēram, tur krāsas un kaut kādus simbolus. Nu, tur dažādus, piemēram, enkurs šeit. Ok. Nu, un tad mēs uztaisam koordināts ir, tas ir. Un save. Punkts ielikts 001. Tas ir pirmais. Arī ziemas copē tas ir svarīgi, ja jūs atrodat kaut kādu pumpu kaut kur ir zivis, nu, ieliekam točku, viss kārtībā. Tā kā, nu, ar kartēm viss ir ok. Ejam tālāk. Tā, to nē. Jau es te saspaidīju. Tā. Nu, nākamais ir sonārs. Sonāram es kaut kāds iestatījums ieliku. Mēs tagad stāvam uz vietas, tāpēc tās zivis, kas apakšā, viņas tā baigi izstiepās. Bet es varu nedaudz pabraukt uz priekšu, lai vieglāk saprast ir, kā viņš rāda. Bet patiesībā viņš rāda ļoti līdzīgi, arī funkcijas viņam ļoti līdzīgas. Viss meņu, viss pārējais ir ļoti līdzīgs, kā ir visiem pārējiem Lorentz aparātiem. Un te var redzēt, zivi bari lieli, dažādas zivis augšā lejā. Nu, te mēs varam labi redzēt, kā tas izskatās klasiskajā sonārā. Funkcijas ir dažādas, nu kā visur, tur viss ir ļoti līdzīgi. Nu ko, ejam tālāk, ejam mēs uz downskanu. Tur ir tas pats stāsts. Tas mums atkal downskans ir ļoti interesants tajā ziņā, ka te var saprast atkal zivju izmēru, ja pareizi saregulē. Es tos fikso kaut ko saspaidīju. Dabīgi te jūtību vispār jau vajadzētu tā kā vēl padzenāt, lai varētu saprast. Vienīgais, nu jā, te tā bildīt viss ir skaidra. Apakšā ir kaut kāds breksis, augšā mums ir baltā, smalkāka zivs. Te brekšs smuki ienākuši ir. Tā, labi, es nolikšos uz ankura. Tā kā, nu, te viss tas pats meņu ir tieši tāds pats kā visur citur. Nu, vajag vienkārši ņemt viņu saspaidīt, kā kuram jau tur patīk, kā pierasts ir īstenībā. Tā, nu ko, ejam tālāk. Kas mums visvairāk interesē, protams, live sonārs. Tā, nu ko, ņemam live sonāru. Nu, te mēs redzam, ka tas ekrāns šeit ir tā nošķelts. Viņam patiesībā ir tikai viens tas stars. Ir tā, ka, ja tālāk metam, tad mēs to mānekli, nu, tas ir tā kā vasaras copē, ja domā. Tad šeit pašā augšā to plunkšķi mēs neredzam, kur māneklis liekrīt, bet tā, kad viņš ienāk starā, tad mēs viņu varam redzēt. Es pat varētu nodemonstrēt. Man gan ir mazs māneklīts uzlikts, vips tāds 90-nieks. Bet uzmest es varu. Tagad es uzmetu viņu it kā nav, un tad vienā brīdī viņš parādīsies. Reku viņš parādījās tieši pie maļaka. Ir kaut kāda bišķa zivs apakšā, varbūt palaižam viņai pie deguna. Nu, nē, tā nav plēsoņa, tie ir brekši. Nu, un es tagad tinu viņu ārā, nu, viņu ļoti labi redz. Īstenībā, nu, šitās klases aparātam tas sniegums ir gana labs. Tā, kā es redzu, kas ir galvenā funkcija ziemā šim forward skatam. Forward skatam ir tas, ka mēs izurbjam caurumu kaut kādā vietā. Tieši tāpat es darīju pagājuši gadu, piemēram, ar aktīvu targetu. Izurbjam caurumu, ielaižam verķi
Un pagrauzam apkārt, paskatāmies, kur mums zivs ir. Piemēram, te mēs redzam uz grunts, kur cilājās kaut kādas zivis. Mēs tā pilnīgi droši nezinām, kas tā pa zivi ir. Bet tikpat labi tas varbūt ir asars, nu ziemā tas būtu forši, ja tas būtu asars vai kaut kāds zandarts. Nu, ko mēs zinām, kad mums, piemēram, līdz tā vietai 15 metri, noejam 15 lielus soļus, ievarbamies atkal, un mēs esam viņiem virs galvas. Nu tā, es redzu to galveno funkciju šim te galveno pielietojumu. Nu, nav slikti, kur smuki zivtiņas visas uz grunts redz. Pie tam attālums ir 25 uzlikts, es domāju, ka pilnīgi mierīgi arī viņš 30 var pavilkt un vairāk. Īstenībā varam pamēģināt. Tā, forwardu mēs nospiežam šitā, uzliekam, nu 35 uzliekam, piemēram. Tā, līdz cik viņš mums ir normāli rāda grunti, tas ir pie tam 8 metru dziļumā, nu, tā kā, nu, līdz 25 mēs redzam. Nu, arī pietiekami daudz, tas ir iedomājies, 25 soļi mēs aizējam, borējam nākamo caurumu. Jā, tas ir tāda forša stela. Labi, pārliksim viņu atpakaļ uz tiem pašiem, kas man bija 25 uzlikt, jā. Ok. Tā, meņo aiztais. O, kāda smuka zivs. Nē, nav smuka, tā nav liela īpaši. Tā, dziļums man ir 15,5, tas ir auto acīm redzu. Jā, tas ir auto dziļums, bet, nu, man parasti stāv 16. Tā kā, nu, tā ir varbūt pat mēra zandartiņš tas ir. Oi, pa tūlu iemetu. Jāsaprot, ka šis vērķis nav domāts priekš vasaras copes, bet lietot viņu var. Ne jau pa velti viņam ir ielikts arī downskans un klasiskais sonārs vienā devējā iekšā. Un live sonārs, viss tas ir vienā devējā. Tā, nu ko, pamēģināsim varbūt kā viņš uz grunts. Uzvedās, uzmetam, nogremdējam vibu. Es speciāli uzliku vibu, lai būtu tuvāk tai ziemas versijai. Nu, es to vibu pacēlu, gar grunti velku. Nu, mēs viņu ļoti labi redzam, ko redzēt pa apakšu, tas, kas tur soļo. Tas ir mans vibs, uzraujam. Neviens neizleca. Tā, nu labi, zandarts tas nebija, tas gan jau ir kaut kāda baltā. Nu, nav svarīgi šajā gadījumā. To jau visi eksperimentālā ceļā sapratīs, kas ir kas. Tā, nu ko, nākamais mums vajag pārslēgt no forwarda uz down. Pārslēdzam uz down. Tā, nu ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam, te mēs varam redzēt, ka tas stars ir apmēram 1,5 metra. Tas ir kaut kādi 7,8 metri. Un viņam ir 1,5 metrs skatpus. Tātad mums ir 3 metru tāds aplis, pat ne aplis, tāds ovāls, kurā mēs redzam mānekli lejā. Un šobrīd šeit tieši tajos 3 metros nevienas zivs tā kā neredzās. Bet, nu, protams, kad mēs varam nolaist mānekli un paskatīties, kā māneklis izskatās. Tā, par cik man ir garais kāds vasaras, bet jālaiž ir pēc iespējas tuvāk pie paša devēja, lai mēs varētu trāpīt tieši tajā starā. Nu, re, kā smuki viņš krīt. Kā viņš tur viļņojās, ir interesanti, tas vips viņš nekrīt taisni. Tā, nu, kur viņš tagad nokrita, nezinu, pacelsim, apstīsimies, viņš uz grunts tagad ir. Tā, reku viņš ienāca starā tieši iekšā. Nu ko, laižam viņu lejā. Te ir bišķīt arī straumīt, tāpēc viņš man tā kā vienā malā ir. Nu, uzraujam. Aizlidoja ārpus stara. Jā, stars ir salīdzinoši. O, kas tā pa zivi? Vajag uzvilkt. Pastīties. Kas tu esi? Tā, kur māneklis? Nezinu. Māneklis ir zemāk. Interesanti. Nu jā, šitā ir tāda ziemas copas specifika. Nu, pārsvarā tāpat mēs tās zivs ķeram ziemā vairāk tā kā pie grunts. Līdz ar to vajag reāli nolaist lejā un pastīties. Es domāju, šķērsen arī tā normāli varētu dīdīties pa to āliņģi, un tad viņu varētu, nu, normāli redzēt. Nu, tā, vat to mānekli redz pie grunts, es viņu, teiksim, nolieku pavisam uz grunts, paceļu bišķīt, tā arī, kur zivs var uztīt, pastīties. Un tur acīm redzot brekši iet. Jā, tie ir brekši. Nu, tas, kas man tur cilājās, tas ir mans vips. Nu, ko nolaižam vēlreiz viņu lejā. Jā, strauma pūš uz vienu pusi, viņa diezgan stipri. Mums te tāda jaudīga strauma šobrīd ir. Nu, tās zivs tur kaut ko nesājās. O, apstājās? Apstājās. Neiet projām.
Nu, šitā tā copa varētu izskatīties ziemā. Nu, ja mēs vertikāli mēģinam to zivu dabūt rokā. Kas īstenībā man Kālezerā ļoti labi gāja šitā. Dažas reizes uz asariem kādu līdeciņu ir ieblieši, bet asari pamatā ir pamat zivs. Un ja tas bariņš apakšā stāv, es domāju, nu tur viss ir kārtībā. Tur viņam var to mānekli piedāvāt. Tā, man tādu ziemas blitku nav, bet es pieļauju, spriežot pēc tās jūtības un visa pārējā, ka viss būs kārtībā arī tādiem mazākiem kaut kādām blitkām un tādām lietām. Jo es pat mēģināju, kad aktīvi targetā pat redz mormišku volframa. Nu, tas nozīmē, ka šitajā arī redzēs visu to pašu. Tā, nu kas tam mums vēl palika? Patiesībā nekas tās galvenās funkcijas, kas mums interesē ziemē. Galvenais plusiņš, protams, ir tas, ka viņš ēd maz elektrību, jo viņam ir tiešām samazināti tie stari. Viņam nav atsevišķi bloks, kas tur, teiksim, ņemās ar visu informāciju. Jo mēs visi zinām, ka tur aktīvi targetam citiem laivu devējiem visiem tur tos akumulatorus vajag tādus stipri nopietnus. Ja tās jaudas viņiem ir gana lielas, tie kilovati tur ir. Bet šim es pieļauju, es tieši laižu šobrīd uz zivi vēl, kamēr te runāju. Šim es pieļauju, ka tā jauda nav tik liela. Es neesmu speciāli paskatījies, cik viņam ir tas patēriņš, bet es domāju, viņš ir tāda 50 ampēru stundu aķi mierīgi tur ziemā dienu var, man liekas, ka brīvi izvilkt. Jā, kaut kā tā. Nu, tas ir tāds liels plusiņš, tātad viņš ir viegls, kompakts. Viņam ir devējs ar laifu, kas, pa lielam. Vēl viena lieta, kas man uzreiz iekrita, ka devējs ir 154 mm. Tas nozīmē, ka es to gan pārbaudīšu vēl. Iespējams, ar 155 urbi var urbt caurumus. Jo tagad bija tā, ka es dabūju nesāt resno urbi, lai dabūtu targetu iekšā. Tā kā, tur plusu pa ziemas copē tie vairāk. Un cena pati pa sevi, protams. Cena ir laba. Cena nedaudz virs 1000. Tā kā es domāju, priekš šitāda aparāta tas ir, absolūti adekvāti. Tā kā, tāds mums tas apskats uz ūdens sanāca. Ko, nākamais ir gaidām ledu. Tālāk jau būs nākamais kino no ledus. Papētīsim, kā viņš reāli dzīvē strādā uz ledus. Es domāju, tieši tāpat viņš strādās, bet varētu viņu mēģināt padzenāt, palietot. Lai saprastu vēl tos plusiņus, jo tagad es tā baigi ātri visu tā saspaidīju fiks, tur īpaši tur neiedziļinoties tajā visā. Bet gan jau, ka tur tie iestatījumi ir arī foršāk atrodami. Ko, atā visiem, tiekamies uz ledus. Čau, čau!